Spītējot drēgnajam laikam, lietus pielietajā RTU stadionā risinājās 3. Latvijas lakrosa čempionāta izšķirošās cīņas par medaļām. Spēle par zelta godalgām starp abām iepriekšējo čempionātu uzvarētājām Rīgas un Druvas Dynamites komandām aizritēja pēc labākajiem finālspēļu paraugiem. Pusminūti pirms mača beigām Druvas lakrosa meistari izlīdzināja rezultātu 10-10, tomēr papildu laiku spēlēt nevajadzēja, jo 1 sekundi pirms fināls vilpes uzvaras vārtus Rīgas labā guva komandas kapteinis Artis Bariņš. Nē, komandas garas vienotība. Tā pēdējās sekundes vienkārši izveicās veiksmīgāks nekā viņa. Bet, Tas droši vien tavs svarīgākais gols karjerā. Jā, tā varētu teikt, pašās pēdējās sekundēs pa pirmo vietu. Rīgas komanda dramatiskā cīņā atguva pērn zaudēto čempionu titulu Sudrabas Saldus rajona Druvai, bet bronzas godalgas ieguva Mītavas lakrosa klubs, kas mazajā finālā pārspēja Valmieras puikas ar 8-2. Jāpiebilst, ka RTU stadionā bija jūtama arī pasaules lakrosa elpa, jo izšķirošās Latvijas čempionāta spēles tiesāja viens no pasaules labākajiem lakrosa tiesnešiem Jims Price no Kanādas. Šīs nedēļas nogalē mūsu labākie lakrosa meistari pulcēsies zem Latvijas karoga. Svētdien Varšavā Latvijas lakrosa izlasei paredzēta pārbaudes spēle ar Polijas valstsvienību.